Labvakar, godātie klausītāji un skatītāji. Jūs klausāties un skatāties biedrības Latvietis raidījumu Būt latvietim. Šodien raidījumā piedalās kardināls Jānis Pujāts un raidījumu vada Leonards Inkins. Šis arī nebūs tāds raidījums, kādi ir bijuši līdz šim, bet tā būs vienkārši saruna. Raidījumam nav nekāda scenārija, raidījumam nav arī nekādas īpašas ieceres, ar ko viņam būtu jāsākās, ar ko viņam būtu jābeidzās. Nav arī nekāda īpaša mērķa un nolūka, kas būtu jāpasaka, kas būs, to kristīsim. Man liekas, ka pēc tādas formulas veidojot raidījumus, kas patiesībā ir tādas sarunas, divu vai vairāk cilvēku, tas saturs iznāk cilvēkiem, klausītājiem interesantāks, pievilcīgāks un es ceru, ka arī lietderīgāks. Raidījumi sākšu nevis ar jautājumu, bet ar tādu līdzību, kas sevī satur arī jautājumu un kaut kādā mērā arī apgalvojumu. Iztēlosimies, ka kāds cilvēku skaits, cilvēki kādā virzienā pa pļavu vai pa ceļu vai garceļu iet, un visi viņi nes krustu. Katram savs krusts. Vienam viņš ir lielāks, citam mazāks, vienam smagāks, nevienam viņš viegliņš nav. Viņi visi iet un nes savu krustu. Bet starp viņiem gadījās viens viltnieks. Viņš pamanījās iekšmalku krūmos, nozāģēt savam krustam galu, un krusts kļuva mazāks, vieglāks, un viņš palēkdamies visiem piebiedrojās. Un tā ejot, viņi nonāca pie aizas. Un visi tie, kas nesa krustus, savus krustus izmantoja kā laipas. Pārlika pāri aizai un pa šo krustu pārgāja otrā pusē. Bet šī viltnieka krusts izrādījās pārāk īss. Un neviens neļāva iet pa citu krustiem. Jo krusts, tāpat kā viss, ko es šobrīd stāstu, tās ir tikai līdzības, kurās katrs klausītājs var iztēloties savu ainu, savu patiesību. Krusts, tas ir darbs, tā ir ciešana. Tas ir tas, kas cilvēkam dzīvē, grib viņš to vai negrib, tomēr nāk līdz, un tas viņa dzīvē piemeklē. Un tos, kas mēģina pāriet aizai pāri, izmantojot citu ciešanas, citu darbus, sauc nesmukā vārdā, bet šajā līdzībā, ko es stāstīju, neviens viņam neļauj pāriet pāri. Mums dzīvē katram ir savs krusts. Un labāk ir necensties tam, ko nozāģēt, padarīt to vieglāku, bet nest tādu, kāds viņš katram mums ir. Šo krustu mēs nopelnām ar savām rīcībām, ar savām domām, un šo krustu izmēru nosaka arī Dievs. Katram pēc vajadzībām un pēc nopelniem. Bet šis smagums nekad nav tāds. Dievs nepieļauj, ka šis krusts ir tik smags, ka cilvēks viņu nespēja nest. Ja tas smagums ir nepanesams, Dievs pats viņu padara vieglāku. Bet šis krusts dod mums iespēju palikt labākiem. Un ja nav šī krusta, mums iet ir vieglāk, bet mēs liedzam sev iespēju kļūt labākiem. Un tagad mēs nonāksim arī pie kaut kāda jautājuma. Kad jūs sākāt nest savu krustu, un vai jums nepiemeklēja kādu brīdi tāda doma, tāda vēlme iekšmalku krūmos un to krustu nedaudz apzāģēt, lai ir vieglāk? Vispirms man prieks dzirdēt tādu precīzu līdzību. Līdzība par
cilvēku, nu, kā teikt, varbūt kristīti vai nekristīti, bet viņu ceļojums pie Dieva. Tieši tā. Katrs ir cilvēks radīts no Dieva oriģināls. Un līdz ar to viņš nevar citu, teiksim, vai nosodīt, kāpēc tu tāds vai tāds esi, vai, teiksim, strīdēties ar viņiem, kurš pasaka kaut kādu, es tā domāju, atkal. Katram ir savs ceļiņš, katram, kā, teiksim, dabā. Neatradīsi divu koku vienādu. Vai puķes dažādiem ziediem, formām, tas patiesībā bagātība, dabas bagātība, un tāpēc arī cilvēku dzīvē Dievs tādu talantu bagātību, dažādību, un līdz ar to, kad viņš iziet katrs krustu nesdams, viņš patiesībā izaug garīgā dzīvē, varat teikt, specialists, ja viņš attīsta reizē arī savas spējas, savu visu, un ar vienu gājienu tas nav tikai, pāriet vai par kādu aizu vai kā, bet sasniedz absolūtu atrisinājumu visām problēmām tai mājā, par kuru Kristus ir teicis, mana tēva mājā mājokļu daudz. Viss cilvēku dzīves ceļš, ja tas apzinīgi iet, viņš patiesībā ir liela šķīstītava. Jo debes valstībā tur nebūs nevienā ar kaut kādu moralisku traipu vai tur ko. Tur būs visi svēti. Un pa ceļam uz turieni ir jāiziet šī šķīstītava. Un nesot krustus savus, viņš nobriest, kā tikumos savos, jāsaka, un arī viņš arī attīsta lūkšanas dzīvi, jo viņš bez augšējā kunga palīdzības diez vai varēs ideāli pāriet tā vienkārši. Tad viņam ir pastāvīgs, vajadzīgs kontakts ar Dievu, ko mēs saucam ticībā, Dieva mīlestībā. Un tādī arī visu cilvēku pūļu ir jēga tādī. Ja jau Kristus teica, ka pat mati uz jūsu galvas saskaitīti. Un kad Dievs skatās cilvēka sirdī, nevis tā, kā cilvēki redz, tad viss tiek fiksēts debesīs. Tad svētie raksti saka par noslēpumainu tādu dzīvības grāmatu, kad cilvēkam viņš paskatīsies tā, ja viņš redzēs visu savu dzīvi, kā kinofilmā. Jāsaka, visas kļūdas, visas, kā saka, panākumus un visu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti, kā saka, jēdzīga padarīšana. Ja šo dzīvi uztver, kā saka, no dzimšanas līdz mūžībai, viņa ir skaista ar visām grūtībām, jo viegli vien dzīvot apnikt ātri. Ir vajadzīgas pārvarēt grūtības, lai cilvēks justu, jāsaka, viņam nepieciešamība. Viņš muskuļiem vajag darbu. Jā, tāpat arī visai domāšanai jānobriest un jāsaka spriedumiem un visai dvēselei. Vārdu sakot, dzīve ir lieliska un jāpateicās vien Dievam, ka Dievs apveltījis katru ar savu talantu, katram savus liktenis. Tas ir jāmīl, jāpateicās, jo mēs jau nevaram visu paredzēt visas dzīves garumā. Un ja Dievs arī kādā dzīves posmā ir to smagāku, mēs jau nezinām,
kam tas derīgs, bet katrā ziņā tas ir derīgs. Viņu jāizmanto kā derīgu. Kurnēt pavisam ir ļoti slikti. Ne par velti tēvreizē. Tavs prāts, lai notiek. Bet cilvēks jau šos vārdus saka un nepiedomā, ko tas nozīmē. Jā, automātiski. Par piedošanu, par parādniekiem. Cilvēks jau nepiedomā, viņš tā kā mantru skaita kaut kādas skaņas, viņš jau nepiedomā, ko viņš saka. Jā, bet es caurmērā domāju, ka jau tā ticīgi cilvēki lūdzās un ir dažkārt iznāk vēl automātiski aiziet, prāts arī aizskait, bet viņš ar laicinu atkal koncentrējās un cenšās un jāsaka, tas arī viss arī, tā visa, es domāju, ka tā visa automātika arī, kā cilvēks paliek, tas arī vajadzīgs, jo katru savu kustību ar prātu pa priekšu izprātot, uz kurieni tas nebūtu nekā. Tās viss jau jāiet zināmā mērā automātiski, un Dievs tā iekārtojas tādu dabu cilvēka, bet, ar vārdu sakot, tā ir brīnišķīga padarīšana dzīve ar visām savām lielākiem un mazākiem krustiem, ko Dieviņš uzlicis. Un patiesībā, cik tas neviens jau nezina. Apraujās dzīve, vienam ātrāk, otram lēnāk, tā kā īstenībā jāizmanto katra dzīves diena, katrs faktiski mirklis, viss fiksēts Dieva priekšā, un tam jābūt. Tur ir prieks savā reizē, tas ir līksmība un reizē asaras, arī tās vajadzīgas cilvēka liktenī. Jāsaka, ko Dieviņš ir devis, par to viņam paldies. Tā kā tā ir, manuprāt, ļoti bagātīga. Ja tā cilvēki kā milzīga straume, miljoni cilvēku iet, un katram, un visi ir Dieva bērni. Un kāpēc viņam tur vajadzētu lielgabalus taisīt un nezinu, ko tur vēl. Bet nelaime jau tā ir, ka ja pazaudē ticību, vai arī kaut kā pārprastā veidā, ja sāk ticības lietas vai uzspiest, vai ticības izplatīšana ar kādiem, kā saka, nepiemērotiem līdzekļiem. Farmācīgi. Ar uguni un zobenu, tā mums visu laiku stāst. Jā, bet viņi teica gan, ka kristīja ar uguni un zobenu, bet īstenībā nedara. Kristībā, ja viņu uzspiest, tad viņa nedara. Tā ir. Nedrīkstiet to vienkārši darīt. Bet kaut kā tas vēsturē redz, kaut kā sanāk, zināms, ja tie senlatvieši mūsējie, ja viņiem būtu tāds plašāks skatījums, ja viņi ieklausītos, teiksim, atbrauc, teiksim, misionārs kristīgais, vispirms nekā viņu jau sagaidīt ar durkļi, bet paklausītos viņā. Bet tā jau arī bija. Misionārs jau pieņēma, viņi jau šeit atradās. Tie krustnieši atnāca jau pēc gadsimta tikai. Jā, bet arī viņiem arī zināmā mērā vajadzēja novērtēt arī, ka gan
teiksim, tas senlatviešu tās, ko viņi to uzskatīja par religiju. Nu, zināms, tas ir. Tās tautas dziesmas jau patiesībā jau kristiešu iekrāsotas tā, bet tā pirmatnējā, ar vārdu sakot, kad ienāk dažādiem ceļiem, viens misionārs iet pa priekšu, varbūt atturiet aizmugurē jau finansisti un citādi, tiem citāds skatījums, un konflikts var uzliesmot nejauši un nevietā un samaitāt pašas labākās lietas. Bet, nu, paldies Dievam, tas aiz muguras ir. Baltieši ir tapuši kristieši, tikai lai Dievs dod, ka viņi to vērtīgo krustu, ko Dievs uzlicis, ka viņi neiemestu kaut kur aizā, tad dzīve paliek bez jēgas. Bet man radās, ka pašreiz ir tomēr līdz ar tehniku. Tehnika ir ievedusi, viņa jau nav slikta lieta. Bet, kad tehniku izmantoja vai izmanto nevietā, nu, teiksim, vienkāršā veidā, propagandā, tehnika jau paklausa visam. Un atklāti sakot, liekas, ka svētais Alfons Ligūri, baznīcas doktors, ir teicis kādreiz, ka 99% elle aiziet seksuālo pārkāpumu dēļ. Un laikam pašreizējie ticības apkarotāji ir uztaustījušies uz to vairāk lipīgo un vairāk samaitājošo lietu. Un viņi, kad jau ir iepinies cilvēks, viņš vairs netiek vaļā tā kā, teiksim, kad mīkstā mālā vienu kāju izlien, valkā otrai iestiek. Bet šeit ir nevelti, jāsaka, Dievs skatās uz sirdi un kontrolē jau sākot no pirmās apzinīgās domas. Jo cilvēks jau sāk kaut ko darīt vienmēr savā prātā, dzimst ideja un viss kas. Un jaunietnei un visam, jāsaka, kas vien tic Dievam, šī lieta būtu jāņem ļoti nopietni. Jo pārējās jau redzat, tie Dieva, tie ir pārāk viegli saprotami, teiksim, tev nebūs melot, tev nebūs sakt. Tev nebūs nokaut. Jā, ar vārdu sakot, viņas ir tik vienkāršas un pareizas lietas, ka viņi visi civil kodeksos, viss stāv uz tā pamata un viss, bet šitas, nu šitam seksam ir īpašas, jāsaka, aizliegumi un tev nebūs jau iekārot pat. Un cilvēkam iesa ir, acīm redzot, mums grūti iedomāties, kāda bija pirmatnējā Dieva doma, radot cilvēku, miesā radot,
ja viņš nebūtu iekritis. Velns jau zināms, ļoti viltīgs, viņš atrada to vājāko vietu. Bet Dievs būtu acīm redzot izvedis. Iespējams, ka Dievs varbūt rezervēja dzīvības radīšanu īpašā veidā. Jā, aiziesim varbūt nelielā pārtraukumā. Jā. Un tad pievērsīsimies šiem jautājumiem, varbūt mēs viņus iztirzāsim drusciņi, un man būs lūgums, es atkārtot uzdošu to jautājumu, ko es jau uzdevu, uz kuru man tāds īsts atbildes vēl nebija, tāpēc es viņu uzdošu atkārtot, būšu tik nekaunīgs, bet tas būs pēc turpinājumā. Labi. Mūsu valoda. Gades. Padomju okupācijas laikā daudz runāja par 5 gadiem, kā sauca tautsaimniecības 5 gadu plānus, ko vajadzēja izpildīt 4 gados, bet kas palika neīstenotas. Kādu laiku bija arī Hruščova 7 gadi. Vairākus gadus ar milzīgu pompu svinēja lielā dižvadoņa Ļeņina 100 gadi. Redzam, ka salikteņus ar gade lietoja vismaz 2 nozīmēs, kā kāda saimniekošanas laika posma apzīmējumu un kā svinību apzīmējumu. Pakļaujoties krievu valodas ietekmei, latvieši pie gadēm stipri pieraduši un sākuši tās lietot vēl citās nozīmēs. Vai nav pavisam aplam, ja gadsimta vietā tagad bieži dzirdam 100 gadi? Nesen notika gadsimtu un gadu tūkstošu mija, un 100-gades vārds ar gadsimta nozīmi bija dzirdams ļoti bieži. Pavisam smieklīgi ir, ja par 100 gadi nosauc tādu jubileju, kad patiesībā ir pavisam cits gadu skaits nekā 100. Piemēram, šādā teikumā 1985. gadā svinējām Krišjāņa barona 150. 100 gadi. Iznāk, ka kopš tautas dziesmu krājēja dzimšanas būtu pagājuši 150 gadsimti. Paši par sevi darinājumi ar gadi būtu bez vainas, bet redzam, ka to lietošanā ieviesušās dažādas aplamības, no kurām netiekam vaļā. Nožēlojam ir, ja pēc Ļeņina 100-gades līdzības runājam par latviešu kultūras darbinieku 100 gadiem. Piemēram, par Mildas Brehmanes Štengeles 100 gadi. Bez vajadzības dzirdamas arī dažādas citas gades. Paldies par apsveikumiem Radio 70 gadē un Saulgožu dzīves ainiņu 1 gadē. Galerija svin 2 gadi. Redaktors un modelis satikušies aģentūras 3 gadē. Kāds būtu vēlams Latvijas prezidents nākamajai 4 gadei? Kvartets svin sava darba 5 gadi. Šādus piemērus var turpināt līdz pat 1000 gadiem un 2000 gadiem. Labāk būtu atbrīvoties no šādiem padomju laikam raksturīgu gažu atdarinājumiem. Minētie teikumi varētu būt, piemēram, šādi. Paldies par apsveikumiem Radio 70 gadu un Saulgožu dzīves ainiņu gada jubilejā. Galerija svin 2 gadu svētkus. Redaktors un modelis satikušies aģentūras 3 gadu svētkos. Kāds būtu vēlams Latvijas prezidents nākamajiem 4 gadiem? Kvartets svin darba 5 gadus. Kļūme nevietā lietot vārdus, kas beidzas ar gade, laika gaitā nevis mazinājusies, bet vēršas plašumā, un liecina par padomju okupācijas laika valodas stila nostiprināšanos mūsu valodā. Ir bijuši pat tādi gadījumi, ka gadskārtas Latvijas valstī sauktas par 80 gadi un 85 gadi, kas atgādina padomju 5 gadus, kā sauca plānsaimniecības 5 gadu plānus. Daži piemēri. Noorganizēts literāro raidījumu cikls Piemini Latviju, kas veltīts Latvijas 80 gadei. Latvijas valsts 80 gades gadā bija ierosināts atjaunot tādu apbalvojumu, kāda bija Tēvzemes balva.
Valdības pārstāvis runāja ar Zinātņu akadēmijas ļaudīm par zinātnieku līdzdalību Latvijas valsts 80 gades sarīkojumos. 1998. gadā esam nosvinējuši Latvijas valsts 80 gadi. Esam nosvinējuši Latvijas Nacionālā teātra 85 gadi. Šādi teikumi ar gadiem rodas, joprojām atdarinot tulkojumus no krievu valodas. Piemēram, kad pavisam tuvu ir Oktobra revolūcijas 80 gada un Krievijas komunistiskā opozīcija mobilizē Krievijas vēlētājus zem sava sarkanā karoga, varas struktūra savstarpējie kari var novest pie lieliem satricinājumiem sabiedrībā. Nav ko brīnīties, ja komunistiem patīk vārds 80 gada, jo viņu diktatūras gados bija 5 gadas, 7 gadas un vēl citas gadas. 80 gadas vārds, kas pats par sevi būtu pareizs darinājums, mums nevar būt pieņemams, lietojot to kā Latvijas valsts 80 gadu svinību apzīmējumu. To pašu var teikt par 85 gadi, par Rīgas 800 gadu svinībām, kas arī tika nodēvētas par 800 gadi, un par daudzām citām gadēm. Cienījams lībiešu jeb līvu tautas darbinieks Dainis Stalts 1998. gada 27. septembrī radioraidījumā runāja šādi. Staltu ģimenes albums ir pirmais lībiešu kompaktdisks, un tas veltīts Latvijas valsts 80 gadiem un Rīgas 800 gadiem. Ļoti pareizi un latviski. Latvijas valsts 80 gadiem un Rīgas 800 gadiem. Nevis 80 gadēji un 800 gadēji. Mācīsimies no godājamā Stalta kunga un labosim sākumā minētos teikumus. Noorganizēts literāra raidījumu cikls Piemini Latviju, kas veltīts Latvijas 80 gadiem. Latvijas valsts 80 gadu jubilejas gadā bija ierosināts atjaunot tādu apbalvojumu, kāda bija Tēvzemes balva. Valdības pārstāvis runāja ar Zinātņu akadēmijas ļaudīm par zinātnieku līdzdalību Latvijas valsts 80 gadu jubilejas sarīkojumos. 1998. gadā esam nosvinējuši Latvijas valsts 80 gadus. Esam nosvinējuši Latvijas Nacionālā teātra 85 gadus. Jāņa Kušķa ieteikumu lasīja Alvils Bērziņš. Latvieti, cieni sevi, runā latviski. Un ne tikai runā, arī domā latviski. Ieteikumu sagatavoja biedrība Latvietis. Mēs esam atpakaļ studijā, un šī saruna ar kardinālu Jānu Pujāti turpinās. Raidījumu vada Leonards Cinkins. Mūs var dzirdēt jau kopš 2010. gada Radio Merkurs Viļņos katru pirmdienu un sestdienu 18. vakarā. Video var skatīties Leonarda Cinkina kanālā YouTube. Šodien jau grūti ir atrast cilvēks, kuriem nebūtu datori, un tas liela piepūle neprasa, lai ieiet un apskatītos. Raidījuma sākumā es pēc līdzības izstāstīšanas uzdevu vienu jautājumu. Vai jums neuznāk tādi brīži, kad gribās iešmaukt tajos krūmos un to krustu tomēr apzāģēt, lai viņš nav tik smags? Es atzīšos, ka man šādas sajūtas bieži piemeklē. Es bieži vakaros plinti metu krūmos, jo redzu, ka ir bezcerīgi, ka tu neko cilvēkiem nevar iestāstīt, ka viņi negrib neko saprast, ka viņi negrib neko zināt. Es iemetu plinti krūmos, no rīta es eju uz šiem krūmiem, to plinti meklēju un velku ārā. Un tā tas man turpinās jau vairāk kā gadus 20. Bet vai jums neuznāk tādi brīži, kad negribās, redzat, ka nav jēgas, ka vajadzētu to krustu tomēr bišķi apzāģēt un būtu vieglāk dzīvot? Daudzi taču tā dara. Principā to nevajadzētu darīt. Jo, acīm redzot, tas ceļš Dieva paredzēts, vienkārši sakot, šķīstīšanai. Un ja viņš apsākies, viņam kaut kur paliks vēl kaut kāds netīrums. Par laimi,
ko gan protestanti nepamētieti apstrīd. Par laimi tomēr Dievs ir rezervējis saukto šķīstītavu pēc nāves. Par to ir, ja klausās protestanti, lai izlasa Lukas evaņģēlija 12. nodaļu. Tieši par šo lietu visa nodaļa Kristus skaidro līdzībās. Tā ir patiesībā ļoti liela laime. Un ne laime, bet arī nepieciešamība. Jo jau Dievs arī rēķināja, ka ne jau visi būs tik perfekti, ka izies ar to krustu cauri un kā eņģelīši beigās. Viņi būs nosmērējušies, jāpasaka, gandrīz noguruši, nesdami un nepabeiguši savu darbu, bet debesu mājās būs tīram. Viņi paši tur prasīsies, atļaujiet mums nomazgāties no tā bridiena lielā. Tā nomazgāšanās tāļa ir tā šķīstītava. Tā ka šai ziņā nevajadzētu krist nevienam kaut kādā izmisumā vai kādā, ja upurējam Dievam vislielāko grūtību. Dieviņš pieņems to, un tā var būt arī izšķirošā cilvēka dzīvē. Jāsaka, lai viņš sevi, kā saka, pilnīgotu un atrastu un piepildītu. Tā idejā, kā Dievs viņam bija paredzējis būt cilvēkam. Tā ka šai ziņā nevajadzētu nemest, bet tur es domāju, ka es īstenībā nevaru atrast iemesla, kāpēc vajadzētu plinti mest vai tādā vairākas reizes sākt un atkal. Ja tā princips, skaidrs, tad vairs tikai Dievu gan ir jālūdz. Jo ar cilvēciskiem spēkiem debesīs nevar tikt. Dievs ir devis sauktos svētos sakramentus, gan kristība, gan grēku sūdze, vissvētākais sakraments. Krustu, ko var izmantot kā laipu uz debesīm. Jā, bet nesot tam krustu to visu, vajadzīga arī īpaša, jau sākot tā ticība ir nepieciešama, lai būtu visam jēga, kas piedod visam jēgu. Cerība, 3 tie dievišķo tikumi, ticība, cerība, mīlestība uz Dievu. Respektīvi, tas, kas saista mūs tur. Un ja tas ir, tā ir glābēja virve, kad mēs tā piekeramies un kad mums ir pietrūcis spēka, tad tieši šie tikumi 3 galveno loma nospēlē. Un līdz ar to, kad cilvēks izmanto tos žēlastību līdzekļus, ko Kristus atstājis, viņš daudz mierīgākā ceļā. Viņš mācās patiesībā, visu laiku mācās. Un ja Dievs vēl piepalīdz no savas puses, tas ir tā kā, mums ir jābūt tā kā pilotam, kas, vai tas pareizi vai nē, kā es domāju, jo pilots laikam visu laiku uztur ar savu aparatūru uztur, kā saka, līniju pareizi uz savu mērķi, savu lidostu beidzamo. Jau ir tā, ka pilots vairs patiesībā diezgan bieži tur tikai skaitās. Ir autopilots, tas ir dators, kurš lidmašīnu nosēdina, kurš uztur kursu, un pilots tur tā tikai. Jā, līdz ar to tehnikas attīstību viņš reizē bez tā palīga autopilota viņam būtu pagrūti jau. Tā viņš palīdz, bet būtībā tas jau, kā saka, tā vieturēšanas, es arī nobrīnījos reizi.
Padomu laikā mēs iesvētījām vidus Āzijā vienu baznīciņu un braucām es jau aizmirsu pat to visu, kaut kur Kazahstānā. Un braucām uz Maskavu, bet migla tāda, tā kā vienā mākonī. Un zināt, arī es jau domāju, kā tur nosēdīsies. Un tomēr tas pilots Maskavā pilnīgā miglā atrada savu skrējceļu un jāsaka, es taisni nobrīnījos, kā tās tehnika tomēr. Jo citādi jau bez tādas tehnikas neviens arī mākoņos nelaistos. Un tehnika noved pie tā, ka cilvēkam jau tā īsti vairs nav jādomā. Kas viņam jāēd, to viņam televīzijā pasaka, kādas zāles jādzer, viņam televīzijā pasaka, uz kādam matraču jāgul, viņam televīzijā pasaka, un televīzijā viņam pasaka arī par ko jāvēlē. Viņam jau, un kurā baznīcā jāiet. Viņam jau vairs nekas nav jādomā. Kur autopilots ved, tur viņš iet. Nu, ar vārdu sakot, bet ceļiņš tas ir viens, ka viņš parāda, bet cīņu neatbrīvo. Tātad cīņa tomēr tas nešana un savu vājību, kā saka, pilnīgošana, lai... Viņš to uztic autopilotam. Nu, lai tas nes to krustu. bet visu vairs nevar iekšējā cilvēka arī noskaņa un cilvēka katram savus vājības, savus viss. Tas viss tomēr paliek ārējie līdzekļi tikai tā, regulēt. Jā. Kā jūs nonācāt pie Dieva? Jūs tās piedzimāt? Es, redzat, man ir laimējies, teiksim, ja es būtu kādā purva malā, man būtu diezgan grūti. Bet man laimējās, ka Latgales pakalnos starp diviem ezeriem mūsu zeme, mājas, un tie ezeri kā Dieva spoguļi. Es rītos vai ceļoties vai kur dažkārt nevarēju vien noskatīties. Un, ja tu skaties tādā spoguļī, tu redzi Dieva darbus. Svētie raksti ir Dieva vārdi, tur ir Dieva darbi. Un sākumā es mācījos no Dieva darbiem. Patiesībā svētie raksti otru, tas ir vajadzīgs viss, zināms, bet to, ko redz, dzird, viss tas iet ar lielāku spēku iekšā. Tā kā blakus mums arī labs bija ceļmalars krusts, reti laba figūra bija. Nezinu, kas tur bija viņu taisījis, bet viņa sena bija zem jumtiņa. Un tie klausītāji, kas nepazīst tādā ziņā Latgales kultūru, tas patiesībā šie krusti ir tikai Latgalē, vairāk jau nekur viņi Latvijā citās vietās nav. Jā, varbūt arī. Kāda ir viņa nozīme? Priekš tiem cilvēkiem, kas nezin, kas tas ir? Redzat, ir sāčās īstenībā gandrīz katrā sāčā bija. Pirms Viemcētām viņas diezgan bieži apdzīvotas tādas kā mazas pilsētiņas. Jāsaka, tur, teiksim, dažā varbūt kādas 15 mājas vai cik, katrai savs nosaukums. Un parasti tādos sāžos arī centrā bija arī krusts. Un viņi, teiksim, maija mēnešos, Dievmātes, kad veltīts, viņš saiet tur, jāsaka, vakaros uz lūkšanām tur. Un tāds mums arī pujatos bija krusts. Ļoti laba kokgriezuma figūra bija. Un kolkozu laikos, kad sāka likvidēt, arī mūsējo nolikvidēja. Jāsaka, taisni žēl. Bez šaubām mēs iztaisījām jau pēc kolkoziem atkal jaunu krustu. Viņš stāv tanī pati, bet tas vecais man vislabāk patika. Viņš ar zemu jumtiņu, jāsaka, bet tāds dūšīgs, jāsaka, un arī tā figūra, tas viss uzreiz to dot.
Un arī baznīca, tiksim, mums skaista Nautarēnu baznīca. Zināt, ka jau nāca atpakaļ pēc dievkalpojuma, mums tāds saule uz rietumiem. Mēs ejam uz rietumiem, un ja uz pirmajiem pakalniem pakāpies, jau Nautarēni ir paliek tādā liekņā, un vakara saules staros baznīcas sarkanie kiegeļu tie torni paceļās par koku pudurīti. Un zinot, ka tur baznīcā ir, kā saka, tabernakuls, Dieva klātbūtnē, Dieva mājoklis. Zināt, tu ej uz mājām un atskaties atpakaļ. Nevar vien atvadīties. Jāsaka, bet arī tas viss piedod tam, jāsaka, tai ticībai tādu dzīvu. Visa daba tu uztver kā Dieva darbu. Jāsaka, arī tā baznīcas, jāsaka, ar visu arhitektūru. Un bez šaubām, bez lūkšanām neiztiek. Lūkšanas, ritmas, dzīves. Patiesībā tu nezini pats, kurā laikā tur visticamāk, ka no bērna apziņas apmēram tā, kā viņš nezina, kad viņš iemācījās valodu. Bet viņam gramatikas nekas vajadzīgs, nav vajadzīgs. Pareizi runā. Un valoda ir šausmīgi sarežģīta. Un tāpat arī ticība tā. Viņš ir patiesībā dzīvojot ģimenē, kur ticīgi cilvēki, kur redz svētbildi un sajiet arī uz lūkšanām kopīgi. Un tas mazais turpat, viņš ir kļuvis ticīgs cilvēks. Tagad šai ziņā tā ģimenes atmosfērā ir, es viņu saucu, ka tā ir pirmā cilvēka universitāte, kur viņš apgūst gan valodu, gan ticību, gan praktisko dzīvi visu. Tā ir pirmā universitāte, kura var sacensties ar jebkuru akadēmiju. Jo svešvalodas tik veikli neiemācīs un tik valodas garu neapgūs, kā apgūst savu mātes valodu. Tālūk, tāda dzīve. Vai šaubas nekad nav piemeklējušas? Īstenībā nē. Tas ir labi vai slikti? Es domāju, ka labi. Jo īstenībā, ja viss ir dabisks tā, viss iet, kāpēc man vajadzīgs šaubas? Pat ja viņas līstu, es kratītos no viņa visiem spēkiem, jo mans mērķis ir daudz skaistāks nekā tās šaubas kaut ko var piedāvāt. To vajadzētu visiem cilvēkiem to padomāt, jo, kas ir? Lielākais, starp trījiem izvēles. Debesis, elle un nebūtībā. Patiesībā visu pasauli aptver šie. Neticīgie visi cer un tic uz to nebūtību. Bet ticīgajiem ir tā mūžība un tā piedāvā vispār. Dievs, mums gribās, kas tur vēl taņi Oriona viglājā ir. Lūdzu, no debesīm, jāsaka, tev parādīs visu. Parādīs visu to. Un ja šitāda ir nākotnē, pie kosmosa radītāja mājokļos, Kristus saka, mana tēva mājās mājokļu ir daudz. Visiem pietiks, kā saka. Un atteikties no šī, es neredzu
Kāpēc vajadzētu atteikties? Un pie tam, ja pretējais ir velns gaidā, vai ar dakšām, vai kas tur, tas mazāk svarīgi. Bet mūžību pazaudēt un būt nelaimīgam, kas ir elle? Elle ir tad, kad cilvēks tiecās pēc laimes un piepildījuma un to nesasniedzā. Un tas izmisums un tas viss reizē, un ja vēl viņš nemazu vienu grēku nemazumu darījis, un tie grēki viņu nospiež, un tā muļķības nospiež, ka šādu izvēļu priekšā viņš izvēlējās, jāsaka, atteicās no, ar vārdu sakot, šai ziņā, debesis, elle un nebūtība, tas ir, ja būtu uz galda 3 šīs lozes, un ja visas viņas aizklātas, neviens neietu klāt. Vispirms lūgtos Dievu. Vienkārši nevar riskēt šo. Cilvēki pa lielākai daļai pat neapzinās. Viņus apdullina alkohols, nezinu kādi citi. Viņi Vai tie nav viņi paši, kas sevi apdullina ar alkohola palīdzību? Bez šaubām, bet viņi kaut kā, kad jau apdullots, viņš varbūt vairs... Viņš vairs nav viņš. Jā, viņš tās lielas problēmas necilā vairs. Viņš ir kaut kā vienā vietā kaut kā sakritis, jāsaka, vai zem tā krusta pakritis, bet no citas puses atkal, ja Dievs nāca, kā nekā visi cilvēki ir viņa bērni, un Dievs nāca, pieņēma bērna tāpu uzskatu, dzīvoja kopā ar viņiem. Un tādu upuri panesa pie krusta un pat nedusmojās uz viņiem. Jo viņi jau nezin, ko dara. Nu jā, tā viņš arī lūdzās. Piedod, Tēvs, viņi nezina, ko dara. Viņš šito visu savā lielajā mīlestībā salika visu kopā, lai tikai varbūt cilvēki sāks apdomāties. Jo citādi gandrīz nav izskaidrojams tā lielā Dieva. Un arī cilvēkiem viņš liek, lai kā kaut kas uzbruktu vai labāk ir pieņemt, visu pieņemt, bet netaisīties, teiksim, ar dusmām, ar naidu vai atkal konfliktos. Jo es domāju, ka viens ļoti, ļoti skaists piemērs ir, ka ja jūs netapsiet kā bērni, debesu valstībā neieiesiet. Kas ir bērns? Nu, viņam nav nekādu negatīvo, un pat ja viņu sasit, sadauzā, viņš izraudāsies, bet viņš neturēs ļauna, netura prātu ļauna. Faktiski tas ir arī ticīgiem, kad viņus vajāja, kad viņus, jāsaka, viņi lūdzās par tiem, un nevelti ir teikts tas, ka ticīgo asinis ir sēkla kristiešiem, nākošo kristiešu paaudzēm. Un tā arī bija patiesībā. 300 gadu varēja gaidīt, ka pestītājs pasludina evaņģēliju un sataisīs viņiem ļoti ērtus, kā saka, apstākļus,
Kā viņš otrādi, viņš uzlaidā virsū 300 gadu vajāšanas, un taisnīca ar to vajāšanām arī nostiprinājās kristianismas. Mums tāds skumjš raidījums sanāk. Skumja saruna sanāk. Nē, tas ir pilns. Bet kā man iepriekš šeit bija dziesminieks Dinārs Gulbis, un viņš teica, ka caur skumjām jau cilvēks arī attīrās. Tajos smieklu jūrās jau domas un atziņas nedzimst. Jā. Aiziesim nelielā pārtraukumā un pēc brīža atgriezīsimies. Tumša nakte, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņu. Tumša nakte, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņu. Migla, liela rasa, man pazuda kumeliņas. Migla, liela rasa, man pazuda rociņai, manis labais kumeliņas. Nu tavai rociņai, manis labais kumeliņš. Nokrīt migla, nokrīt rasa, es atradu kumeliņas. Nokrīt migla, nokrīt rasa, es atradu Mēs atkal esam atgriezušies. Studijā ir kardināls Jānis Pujats un Leonards Cinkins. Šoreiz mums tāda skumjāka saruna sanāca, varbūt arī garlaicīgāka, bet gan jau būs tie klausītāji, kas to novērtēs un varbūt arī klausīsies nevienu reizi. Bet vai tiešām ir tā, ka velns jūs nemaz nemēģina kārdināt? Kāpēc tas tā varētu būt? Vai tāpēc, ka viņš redz, ka tur nemaz nav jēgas, tas tāpat ir mūsējais, vai ka nav nemaz cerības ar kārdinājumiem kaut ko panākt? Man grūti iejusties vēlnā, bet es domāju, ka viņš ir ļoti viltīgs, jo nevelti tas ir viens no vadošajiem eņģeļiem, kas sacēlās pret Dievu. Tā kā velns jebkuru cilvēku
ar savu intelektuālā ziņā ir pārspējis un jebkuru cilvēku viņš iedzīs stūrī. Tā kā šai ziņā jāsaka, visdrošākais ceļš pie lūkšanas sākt ar Dievu runāt. Tad viņš atsiesies nost. Bet kas tas bija par jautājumu, par kuru mums... Jautājums bija ļoti vienkāršs. Vai šis gudrais nemēģina jūs kārdināt? Vai šis gudrais nemēģina jums iestāstīt, es esmu ļoti labs, es ļoti pareizi ticu, es visu daru pareizi. Varbūt, ka viņam to tikai vajag. Nē, es domāju, ka ja viņš var gadīties tā arī, jo tad ātri var ar tādu runu, viņš var izsaukt cilvēkā lepnību. Iedomību, augstprātību. Jā, un tie ir no vieniem no lielākajiem grēkiem, un to viņš tik panāk, tad ir, jo viņš pats tādā pašā grēkā iekrita lepnības. Nekalpošu Dievam, tā pats esmu varens. Būšu kā Dievs. Jā, ar vārdu sakot šai ziņā, un līdz ar to ar vislabākais ir ar velnu vispār neturēt nekādu sakaru. Un, nerunāt ar viņu. Jā, nelaisties sarunā. Jo viņš vienmēr ir stiprāks. Stiprāks, un viņa mērķis ir tikai pazudināt. Jo viņš ir pazaudējis savas debesu valstības troni, un viņš ir šausmīgi dusmīgs uz cilvēkiem, ka tie eņģeļu troni, kas palika tukši, viņus aizņems cilvēki. Un pie tam pēc eņģeļu mēriem cilvēks ir pavisam tāds vājāks un necienīgāks par kungiem šiem te. Tā ka šai ziņā vislabākā taktika nekādu sakaru ar ļauno garu. Bet ļaunais gars jau nav tikai kaut kas tāds cilvēka acīm neskatāms. To jau mēs varam arī aptaustīt mūsu dzīvē. Tas ir nesatikšanas, tas ir dusmas, tas ir alkohols, tā ir tabaka, tā ir narkotika. Mēs varam ļoti daudz arī taustāmas izpausmes saskatīt. Jā, jo tie cilvēka vājības, cilvēku grēki, tas ir ļaunuma pabedinātājs arī savā ziņā. Bet tomēr tas nav dzīvais, velns ir dzīvs, intelekts, šeit ir... Tie ir viņa instrumenti. Šeit ir cilvēka vienkārši vājības, sauktās, kuras pašas par sevi, kā jau katrā negatīva iezīme, viņš apgrūtina cilvēku un reizē arī slikts piemērs pārējiem, bet arī viņam sava pievilcība, jo tie visi grēki lielāko tiesu kaut kādu dot fizisku vai juteklisku baudu, vai arī intelektuālā kaut kāda lepnība, arī tur zinama varenības tā visā. Dieva plāns ir, lai cilvēks būtu, esiet tik tā kā mazi bērni savā nevainībā, bet audziet un nezaudējiet šo savu tādu ļoti cilvēcisko veidolu, pēc kura Dievs ir, kā saka, radījis sākotnēji katru cilvēku. Tā kā dzīves māksla ir diezgan reizē sarežģīta, bet Dievs, paldies Dievam viņam, ka viņš ir nācis palīgā ar saviem arī principiem, teiksim, kas definēti tādos vienkāršos likumos kā 10 baušļos. Un caurmērā cilvēks reizē brīvs, viņam interesanti dzīvot, jo viņš jūtās, kā saka, nesaistīts,
viņš ir izvēle, un ja viņš izvēlēs labo, tad Dieva priekšā faktiski viņš pelna atzinību. Tā kā visādā ziņā mums ir ticība jāliek pamatā, jo bez Dieva nevarēs nekā. Tātad mīlestība uz Dievu, mūžīgais kontakts, tā kā pilots, un līdz ar to viņš, kā tas pilots, neieskries kaut kādā aizā vai kur nevietā, vai neapdauzīsies, nolaižoties. Tāpat arī cilvēks, kas turēs to saiti, mīlestības, ticības saiti, cerības tikumu, kam iet reizē arī pārējie moraliskie tikumi. Tā kā tas ir tas viņa mehanisms, nevis lidmašīnas dažādi aparāti, bet šitie garīgie, viņi tikpat orientējoši, izcili, nevelti viņi saucās tikumi, dieviškie tikumi, kas tieši saist ar Dievu, moraliskie. Visur prasa cīņu, gudrību, ir paldies Dievam. Ar to mēs, kā saka, kā tehniku pilnīgojam ar katru, tā arī garīgā dzīvē iespējams pilnīgot sevi. Un lai Dievs palīdz. Mūsu klausītājs parasti ir pieredzis, ka mēs savos raidījumos daudz runājam par dažādiem politiskiem notikumiem, vēsturiskiem. Šajā raidījumā arī mēs nedaudz šādiem tematiem pievērsīsimies, bet nedaudz citādākā skatījumā. Bet tās politiskās nianses personiski man ir visā visumā saprotamas, vairumā izprastas, pārdomātas, man ir savi secinājumi, un man šīs temats pakāpeniski kļūst neinteresants. Jo tā ir lieta, ko es esmu izpratis, un kad ir kaut kas izprasts, tad nodarboties ar to, ko tu proti, interesēties par to, ko tu jau tāpat zini, kārtējo reizi uzzināt kaut kādu jaunumu vai patiesību, lai kārtējo reizi pārliecinātos par to, ka melns ir melns un balts ir balts, tam īpašs jēgas nav. Bet tomēr mēs daudz runājām, šī gadījumā jūs daudz runājāt par Dievu plānu, bet kā uz šī Dievu plāna fona izskatās Vatikāna plāns. Man brīžiem liekas, ir kaut kādi signāli, kas manā izpratnē liecina, ka starp Dievu plānu un Vatikāna plānu sāk rasties kaut kāda neliela plaisiņa. Varbūt tas man kā cilvēkam no malas, cilvēkam, kurš nepārziņ šos tematus, tā liekas, jeb tāda tendence tomēr varbūt ir vērojama šobrīd. Ir, jā. Man diezgan plaši runā. Bet apustuļa Pāvila, liekas, ka vēstuļa Tesalonikiešiem runā par pilnīgi antikristu laiku. Bet tikai mēs nezinām, kad tas nāks, bet arī otra lieta, mēs līdz ar to mēs nevaram noliegt, kā arī pašreiz. Ja mēs, piemēram, redzam kādas novirzes, uzreiz es jau cilvēkiem domājās, ka varbūt jau nāk tas laiks. Tā kā šai ziņā
it kā negribētos neko, tā sakot, skriet notikumiem pa priekšu, bet mēs nevaram arī nepiegriezt vērības, jo šis gads ir ievērojumu jubileju gads. Bolševiku. Apvērsums. Jā. Protestantismā. Masonerija. Visi svin 17. gada. Un es domāju, ka pretiniekiem, teiksim, vieni karo par Dievu, cenšas ticību stiprināt, citi viņu gāzt. Pretiniekiem vienmēr bijis izlūkdienesti, kas cenšas ielavīties pretiniekā. Ietekmes aģenti. Jā. Baznīca it kā īpaši nelien tur galvu. Viņa sludina atklātā tekstā. Bet pagājušā, kad masoni svinēja pirms 100 gadiem, 17. gadā, Romā bija galvaspilsētas vadītājs izcils masons, un viņi uz Pētera laukuma sataisīja demonstrāciju pēc 100 gadiem mēs būsim Vatikānā. Un ir? 100 gadu ir pietiekoši ilgs laiks, lai varētu, teiksim, ja spējīgi cilvēki, viņš izies ļoti pabeigs institūtus visus, uzvilks sutanas, pīliska krāsaina galvā, jāsaka, neviens viņam piesiet īpašu vietu nevar, jo viņš legāli visu izdara tā, kā vajadzīgs, atvēselē tikai Dievs redz. Cilvēks tur neieskatīsies. Un ja tagad tur milzīgas gan pedofīliju visādu skandāli gan arī tagad dzirdams, ka pat ko tur daudz. Es, kad biju Vatikānā tur, es uzstājos, kā saka, par labām tradīcijām, lai cilvēki turās pie baznīcas, lai viņi iet pie grēku sūdzes. Paši garīdznieki atbildīgi par šo, ka viņiem pašiem šitas jādara. Un bija tāds gadījums, ka viens no Vatikāna, kā saka, ierēdņiem man uzbruka, kāpēc jūs tur visu laiku par to grēku sūdzat. Un es jau viņam pateicu, saka, es jau nevaru teikt, ejiet visi kristīties. Jau viņi nokristīti ir, otru reizi nevajag viņus. Vai ejiet laulāties, viņi jau salaulājušies. Es nevaru viņus katru reizi, bet ka ejiet pie grēku sūdzes, tas ir vienmēr aktuāls. Un viņam bija muteciet, jāsaka, bet ko tas liecina? Tad, kad tas jau kungs jau izšķākstējis no garīgā jau izsities, jāsaka. Un ja tur salasījušies, teiksim, kas neatbilst savā, viņi var to idoktrinali un arī praksē viņi no iekšpuses var sekmīgi graut. Un ja apustulis saka, ka
nāks laiks, kad apsēdīsies tādā Dieva vietā pilnīgi neticīgs. Kad tas notiks? Ja kaut kas notiek tagad, zināms, ka cilvēkiem ar zināmām bažām skatās, raugās, kas tālāk tur notiks. Tā kā šai ziņā nekas cits neatliek, kā tikai stāvēt ticībā, turēties pie tradicionālās, pie līdzšinējiem svētie raksti, kas ir, jāsaka, neizdomāt neko īpašu, bet Dieva baušļi zinami, dzīvot pēc Dieva likumiem, pārējais Dievs iztiesās. Un neklausīt. Jā. Jaunās vēsmas. Ar vārdu sakot, Dievs iztiesās, visus noliks savā vietā. Tā ka šai ziņā ir cilvēkiem būtu jāsaglabā miers un jāsaka, Dieva vadība nokārtos lietu. Jo arī apustulis Pāvils saka, ka Kristus ar savu dvēsmu viņu iznīcinās beigās. Tā ka šai ziņā Dievu nepieveiks, lai tur kā tur būtu. Bet šī būs iespēja katram pieņemt lēmumu, kurā pusē viņš ir. Jā. Un priekš tā būs dots laiks. Jā. Un tad nāks. Tieši tā. Un tur nav svarīgi, vai jāsaka, ja sēdēs vai kaut vai Vatikāna pašā galvenajā vietās, jāsaka, tas nebūs mūžīgs, jāsaka, un Dieva sodība nāks savā laikā un nekas nevarēs noturēt. Bet ticīgajiem ir tomēr tie principi jau zināmi, jāsaka, 20 gadsimtos jau, kas saka, izstrādāti gan mazā katekizma veidā, gan arī plašākās, un tā vēsture visā svētie raksti ir pamats, ir turēties pie kā, un arī tie pravietojumi, jāsaka, ja tādi ir galu galā, ja viņi piepildās, redzēsim, kas tur notiks, kas nenotiks. Tā ka šai ziņā mums jādzīvo Dieva ticībā, Dieva mīlestībā, un vairāk mums nav pārāk ar teiksim, dažādiem skandāliem, ko dažkārt viņus pūš un izpūš un citādi nepievērst pārāk tam uzmanību, bet pozitīvi darboties. Tā ir svarīga lieta, jo mēs esam izgājuši gan komunisma, kā saka, slimības visādas. Un tagad tā lieta arī tā, jo taču normāli nav, ja veselas valstis ar likuma spēku atceļ, kā saka, normālas ģimenes, kā saka, institūciju, ja uzskata homoseksualismu par normu, kas pretī dabas likumam. Un ja pat ar spēku viņu spiež un tiesā un cietumā liek un bērnus atņem. Tas varētu liecināt, ka tas laiks tuvojās. Jā,
Es kādreiz tur, liekas, ka Latvijas avīzē bija uzskaitītas visas valstis, kuras ieveda šo ar likumu. Taisni jābrīnās, ka Tās civilizētākās valstis. jā, tieši Eiropas, kas pirmais nāca kristianizēts, viss kontinents tika, un tieši šitās apmetušas ir kūleņi, tas nozīmē, ka Antikrists jau arī ir viss otrādi. tā tas izskatās, ka tā, jāsaka, valdošais slānis ir pilnīgi apgrozījies uz otru pusi. Tas ir neparasts laiks. Ar šo skumjo un varbūt arī bēdīgo noti mēs šo raidījumu beigsim. Viņa nav tikai skumja. Es Tā ir kaut kāda gaisma tuneļa galā. Jā, tieši tā. Es uzskatu, ka ar vienu mums ir jāskatās, jāsaka, uz to vadošo. Dievs ir pāri visam, un mūsu personīgais ceļš, pat ja visa pasaule apgrieztos, tas netraucē, lai mums Palikt cilvēki. Jā, tieši tā. Iepriekš bija minēti gan bolševiki, gan komunisti, gan masoni. Viņus visus var apzīmēt ar vienu vārdu – sātanisti. Uz redzēšanos, godātie klausītāji, un satiksimies nākamajā raidījumā.